Stāsta, ko es? Nu, jā. Es ko es uzreiz atpazīstu. Tas ir ko es? Pēc poģies. Tu man nesamalosi. Ja es redzu šito, tās ir ko es. Un Pārslas iela ir... Jaukta vidā būtu. Tur ir privāta mājas, tieši tur pie Pārslas ielas, tur arī daudz dzīvokļu mājas. Tur, ja tīri tā dzīvošana, ir forša klusa vieta. Nu, es gribētu tur dzīvot. Tādā ziņā, bet varbūt kādam nepatīk, ka vajag līdz transportam mazliet ilgāk iet un vēl kaut kas tam līdzīgs. Manā skatījumā vieta ir, kā minimums 8. Kā minimums 8? Tā tad laba vieta, ja? Nu, jā. Ok, svarīgi. Vienkārši es uzreiz kā tuvāk dzelzceļam, man Arturs iemācīja tā slikti. Tas jā, bet viņš ir patālu. Dzirdēt, tu viņu dzirdēsi arī jebkurā vietā. Tu Cilsenē, arī Ormanijā dzirdēsi. Tur ir visi dzīvokļi, šito nebija redzējis. Tas jaunais palic, ja? Renovēt. Es saprotu, reku skaitītāji. Alokātori viņam stāv jātieskaita. Nu, kaut kāds dizains, gaismas griestos. Zini, kā šī tāds remonts tādā? Dieva dēļ, man vienkārši te epilepsija nākas. Tā kā es pret to sturi reāli sadalzīju galas, pat viņu nepamanu tam podam. 3 istabas apvienotas kājās. Zini, tā bija 3 istabas kājās. Un viņas ir apvienotas. Bet izstās normāls planējums. Vietas skatiem ir, visam ir. Dažiem dzīvokļiem skatos ir. Kas tas tāds? Viņš ir pie dzīvokļi pielikts tagad? Jā, tā izskatās. Tam gala dzīvokļi. Ģimene vienu bērnu arī varētu dzīvot? Vienkārši tu nevarētu tur pieņemt viesu, taisīt uzsvis tādā garā, bet kaut kāds sadzīvot labāk nekā Bonova pa 140 divnieku. Nē, tagad nebūs 140. Var dabūt pa 100 Bonova nav. Bonova 98 divnieku. Var dabūt divnieku pa 98? Es nevaru nokomentēt cenu, varbūt baigi precīzi, es varu savu viedokli izteikt. Ja? Nu, tas arī vajadzīgs teikt. Principā, serija veida apbūvē, kas pie Māras dīķa un tā tālāk, tie paši Hrušev dažreiz tirgojas ar labu remontu pa 1300, jā, dažreiz. Respektīvi, ja mēs izējam, ka ja serija veida dzīvoklis ir 1200-1300 eiro kvadrātmetru, šī ir renovēta māja, 1700 kvadrāta, neliekas nekas baigi kosmisks, varbūt, tuvāk štuka 550, štuka 600 būtu tāds patīkamāks, jā? Jā. Bet, noteikti nekas mazāks par 1400, diez vai, tas... Nē, jā. Tāpēc, es neteikšu, ka tas ir kosmos, bet mazliet augsta cena varbūt, jā, Bet tas ir tā kā, ja tu gribi kaut ko jaunu, varbūt viņi iziet uz to, ka tas tāpat ir lētākais case, un tas ir Āgenskalns. Iespējams, jā. Tur jau tā lieta, renovēt māju, viņam ir individuāli skaitītāji. Tur jāsaprot, kas tur ar to apkure, bet pa lielam. Tev ir alternatīvas, ko tu vari nopirkt mazliet dārgāk. Man nepatīk, ko es, kad renovēju. Tu tik un tā, tev ir sajūta, ka tu ieej tādā, Sociālajā namā. Sociālajā namā. Lai kā viņi norenovē viņu, lai kā viņš izskatās labi, tik un tā. Jebkuras publiskas, nozīmes vai vēl kaut kāds zēks, ko renovēt dzīvojumam vajadzībām, tu to jūti. Bet galu galā, man liekas, tāds var strādāt šī cena, ne? Jā, kaut kas uz to pusi. Kāds tavs viedoklis vispār? Tev patīk šitais, nepatīk tā cena? Kāds tavs, ko domā par šito? Vai ir ar ko salīdzināt, ja man pieņemsim ir šis budžets, vai es varu nopirkt kaut ko labu par šo cenu, izņemot šo? Jā. Un ko tu zini, ko var nopirkt pa 90? Labi, tu centrā vari arī divnieku nopirkt kaut kādi 50 kvadrāti. Īstenībā tu vari, 40 kvadrāti ar remontu. Normāli. Jā, tādu pašu divnieku. Tie, kas pirks... Tādu divnieku nebūs izolēta virtuve. Būs apvienotā studio tipa virtuvē. Bet divnieku, jā. Tādā pašā platībā, jā, vairāk mazāk. Jā. Sapratu, interesanti, kāpēc viņi izvēlējas taisīt izolētu virtuvi. Tev ir nesošas. Jā, bet tu varēji uztaisīt. Vienkārši tā doma, vienkārši viss cenšas izspiest maksimumu, taču jā. Es domāju, ka šeit ir tāds variants, kurš jaunajām ģimenēm tieši kā reiz būs pa kabatai. Šobrīd jaunās ģimenes vairs negrib pirkt, varbūt pa 120 plus tūkstoši jaunceltnē. Bet šitais nav jaunceltne līdz galam. Tās ir renovētas kojas, bet uztaisīts jau arī normāli iekšē apdara labāk nekā kaut kādam basic. Tāpēc, teorētiski Āgenskalnā, jā, kaut kur citur, piemēram, Ķengragā šī tāds neiet cauri, nevienā brīdī, man liekas. Jā.